Vēl jau pūš tā nekas. Vakar bija bišķi pa lielu vējš pēc manis. Kāds jau varbūt bija ezerā. Sākšu bija asaras. 7 colu. Izskatās jau, ka diez kāda copa nebūs. Plaķīši pie lājus malā. Tie visi stāv un nekustās. Kustās tikai tad, kad sāk kājas kustināt. Tad pamuka. Tā stāv pilnīgi nekustīgi. Tad jau zivīm apetīti nav. Dienvidu rietumu vējs, bet ūdens gāžās ārā. Nu jā, viņš jau vakar bija sanācis tur kaut kādu plus 0,42. Un tagad kād 0,34. Kā tas vējs bišķi pierimta. Lai gan nu nekāds jau baigi pierims nav. Nu labi, nu bišķi te pamēģināšu, nezinu, vai tālu braukšu, rāda, ka būs lietas pēcpusdienā. Tā kā, un vējš tomēr tik diezgan tevis tā kā bišķi aizvērš. Ja, tur jau, ka izbrauc klājumā, tur jau pūš diezgan. Bez 10:01 uz velts, uz šitādu strike project bija pirmā copa. Atvilk gandrīz līdz laivai un aizgāja. Nebija liela, maziņa. Varbūt, ka mērs bija, varbūt arī nebija. Diezgan tuvu laivai aizgāja. Labi, vēl ceļš tālāk. Tā kā viena copa vismaz ir bijusi. Nav tā kā neviena. Nu, bišķi pamēģināšu te uz Blue Fox gumiju. No sākuma jau domāju, ka nebraukšu uz tejienu, bet kamēr vēl var atbraukt, drīz jau nevarēs vairāk. Te vismaz var normāli pamētāt. Nav tā kā pie mums, ka nevar izbraukt cauri visu lielo līmeni. Divreiz dabūju motoru celt augšu. Nu, var jau būt, ka tev nebūs šodien nekas. Vēl viena laiva ir tālumā. Vairāk nevienu neesmu redzējis šodien. Te ūdens ir tāds normāls pie mums, jo tas zaļais ūdens un ātras trauma. Šite jau ir labs. Uz Blue Fox gumiju pieķērās viena līda. Otrā copa šodien.
Tā pati aizkabināt. Tāda jau varbūt, ka tā trakoja. Nē, nu vispār jau tagad viņš vajag traku. Viena zivs ir. Nomērīsim. Piecdesmit 9 centimetri. Zivs parastā, nu, kad kīlo 300 būs, apmēram. Tāda parasta. Noķēra 15 pārvieniem uz šitādu Bullfox gumiju. 15 centimetri. Es viņu te kausēju mājā. Nu, cik var tik piekausē, nu, ka nevar vairāk, tā jāmet ārā. Nu, divas copas ir bijuši. Nav jau nemaz tik slikti, tik ilgi jau es te nemaz neesmu. Nu, vismaz šī vietā. Viena uz velts, bet tā netālu. Un tad, viena mazā eko ķēra. Bet, nu, tā bija mazā, labi, ka nesaķēra. Aizšāvu garām. Tā tik saplēs gumiju un viss. Bet tā jau apetīti ir. Bez 17,2 uz šito pašu Bullfox gumiju bija trešā copa. Bet šitā tik tā, uzsit un viss. Vēl jau ir maz, kas to zina. Gribēju jau likt kaut ko citu. Bet nu tā vēl bišķi pamētās uz šito pašu. Ceturtā copa uz velts, uz Strike Project. Bet nu, uz smagumu. Nu, pamējis jau pēc. Jāiemet ankurs, lai baigi neaiznes. Jā, vējs liels tā nesa baigos ātrumus. Nu, no sākuma pamēžu. Vai vērts mērīt. Ai, kaut kā.
Nu, kad 49, tā es nemaz nemērēšu to. Mut saplēsus, nu ko darīs. Bez 23. Uz Strike Pro Jack šitādu zāģi noķēra mazo līdaku 49 centimetri. Nu, 49,5 tur tā bija. Tā bija. Vien man ir normāli, šitā tāda tilva bija. Tā kā. Vajag paaugās un cerams, ka diezgan tas asins bija daudz, bet tā likās, ka nekas baigi saplēsts nebija. Bez 13 trijos bija 5. copa uz Bullfox gumiju. Bet tā tik tā uzsit un viss. Nu, cops jau ir, nu 5 cops, tas jau normāli. 6. copa uz to pašu Bullfox. Tas jau vakar liekas bist normālāk zivs. Tā jau labāka. Jau bišķi labāk. Bez 5 trijos. Sāk ķerties, nu laikam pirms tā lietas. Tums jau tur nāk no tās puses. Nu, cik tad šitā būs? Sešdesmit 65 centimetri. Tā jau kaut kāda tīva 800 varētu būt. Ja 65. Uz 6. copu, uz šito Bullfox gumiju, noķēra līdakas. Vai kaut kā asins nāk šodien līdakā. Citreiz tā nav, šoreiz vajag viss. Nu, ne jau pilnīgi viss, bet no 2 riktīgi asins nāk. Tai mazajā, ko palaid, un šitā jau var.
Bez 19.4 bija 7. copa. Atkal tā nopurināja. Bet nu drīz jau būs jāvāc uz māju pusi. Citādāk dabūšu lietu. Nu jā, nu tie ir normāli 7 copas, nu ko labāk vēlēties. Un 2 normālas zivs un 1 mazā. Tā kā nu jau nevainas. Astotā cope. Nu šitā pavisam maziņa. Ja, nu lielāk jau ir nekā tā toreiz bija. Nu vienalga. Ejus. Viņš kaut kā. Jāmēģina tā prātīgi izkabināt. Kā te nu izdosies. O, labi. Nu, cerams jau nu, kad dzīvos. Nu, tā ir mazā muļķīte ieejam. Un cerams, ka dzīvos. Aizpeldēt jau aizpeldēt. Bez 10.4 noķēra mazo līdaku. To mazāko, nu. Pēc skaita 4. Uz šito pašu. Nu jā, nu man jau blofaks elle. Šoreiz beigšu. Nu, vēlcēšu uz māju pusi. Uz redzēšanos.